īsti es varētu pateikt, ka tā ir filma par to, kā cilvēki klausās mūziku. Un tā ir filma par cilvēkiem un Rīgu. Tāpēc, ka mums bija būtiski ielikt šos cilvēkus arī Rīgas ainavu kontekstā, bet ar to es, protams, nedomāju tādas, standarta bildes, tādas atklātnītes. Man kaut kā, man ļoti patīk nomals, un mēs pārsvarā esam filmējuši nomalēs. Sākat pamudināja, lai cik tas nebūtu. Šis ir tas gadījums, ka tam bija, konkrēts pasūtījums. Un cilvēks, kas man pamudināja veidot šo filmu, ir Helēna Demakova. Jo šis darbs bija pasūtījums Venēcijas Bienālē. Un tātad man bija doti 2 atslēgas vārdi – Mocarts un Rīga, tāpēc kā abiem tajā gadā bija dzimšanas diena. Un tā filmiņa ir tas, kas man, ko es iedomājos, kas rodas saliekot šos 2 vārdus.